Sveicināti mani dārgie skatītāji! Ar jums Vita Solo, un šajā video es vēlos pastāstīt un padalīties vairāk par pārliecības izaicinājumu, kas ir mans projekts, kas norisināsies online 21 dienas garumā un paredzēts tātad, lai strādātu ar jūsu pašapziņu, pašvērtējumu un pašpārliecību. Šī izaicinājuma sākums šoreiz ir 7. janvārī, un vēlos padalīties vairāk par to, kā tad tas notiks, ko tajā varēs iegūt, un lai jūs varētu rast atbildes uz jautājumu, vai tas būs piemērots un vajadzīgs arī man. Ja? Tātad tie, kas ir piedalījušies iepriekš manos projektos, jūs zinat, ka man patīk dot daudz vērtīgas informācijas koncentrētā veidā, lai palīdzētu jums sasniegt jūsu mērķus. Šajā reizē viss tieši tāpat manā stilā, bet projekts ir sadalīts 3 līmeņos. Tātad mēs strādāsim par dažādām tēmām, jo es zinu, ka jautājumi mēdz būt dažādi, gribās izprast visas šīs lietas, un tātad, jo labāk mēs sevi saprotam, mēs sevi apzināmies un spējam menedžēt sevi, strādāt ar sevi, ja, jo labāk mēs realizējamies arī savā karjerā un savās attiecībās. Attiecīgi tas komforts ienāk visās dzīves sfērās. Tāpēc pirmais, ar ko mēs sākam, pirmās 7 dienas no izaicinājuma, mēs strādājam ar personīgo izaugsmi. Ja? Tātad pirmkārtām ir gada sākums. Ja? Janvārs tikko iesācies, un es zinu, ka daudz no jums sāk uzstādīt mērķus jau gada noslēgumā, gada nogalē, citi to dara jaunajam gadam iesākoties. Ja? Tad šī ir lieliska vieta, kur noslīpēt, atstrādāt mērķus, iziesim cauri visām dzīves sfērām, izvedīšu jūs, palīdzēšu pēc mērķu sastādīšanas formulas pareizi tos arī uzstādīt, ja, lai varētu sākt uz tiem fokusēties un uz tiem virzīties. Ja. Un otrām kārtām vispār mērķu uzstādīšana ir svarīga, jo tas ir pamats, lai vispār kaut kur virzītos uz priekšu un veidotu savu šo te vīziju un redzējumu par to, ko, kas, kā un kāpēc. Tad sastādīsim mērķus, veidosim arī plānu, lai varētu pie tiem nonākt. Strādāsim arī ar to, ka vizualizēsim un ļoti, ļoti svarīgi, ejot uz mērķiem, tātad vienmēr rodās kaut kādi šķēršļi. Meklēsim šos iekšējos šķēršļus, kas ir tas, kas tev varētu traucēt sasniegt tavus mērķus, lai atvieglotu tavu ceļu, un trenēsim arī uzmanības fokusu, strādāsim ar to, lai tu varētu ieraudzīt visskaidrāko ceļu un vīziju uz saviem mērķiem, izveidot struktūru, atbrīvotu ceļu, un tad jau tu zināsi, kur doties. Tāpat mēs pastrādāsim arī ar emocijām, lai saprastu, kādos emocionālos stāvokļos tu atrodies, un kādi būtu tie vēlamie, un kā tos vairāk ieviest tavā dzīvē, lai tu varētu doties uz saviem mērķiem priecīgi, ar piepildījumu, ar pozitīvām emocijām. Šī enerģija tev būs nepieciešama visa gada garumā. Tieši tāpēc jau šeit būs iespēja ar to pastrādāt, noskaņoties, sagatavoties, salikt visu savā prātā pa plauktiņiem, lai gads izveidojās veiksmīgs, un lai tev izdodās šos mērķus arī maksimāli labi, veiksmīgi un ekoloģiski sasniegt. Tātad pirmā nedēļa tieši priekš tevis, lai strādātu ar savu iekšējo pasauli. Ja? Tad, kad tas ir izdarīts, mēs dodamies tālāk nākamajā nedēļā, un otrā nedēļa mums ir par darbu, par karjeru, par biznesu, par finansēm, ja? Un par visiem šiem te jautājumiem. Jo tātad arī, lai justu savu vērtību, lai justos noderīgs, vajadzīgs, piederīgs šajā te pasaulē, ja? Šajā te vidē, mums ir nepieciešams, cilvēkam ir nepieciešams sevi pielietot, sevi realizēt kaut kādās lietās, kaut kādās darbībās, kaut kamā, kas labi padodās, interesē un kas dod arī šo atgriezenisko saiti, vai ne? Tāpēc noteikti runāsim par to, kā saprast savu aicinājumu un kā to realizēt dzīvē, kā sapņot realistiski, ja? Kas ir varbūt bijuši tev bērnības sapņi vai tagadējie sapņi, bet cik tie ir reāli un vai tas ir iespējams ieviest. Jo es bieži saskaros ar to, ka cilvēki saka, nu jā,
kādreiz jau tas tā bija, bet tagad ko? Tātad runāsim par to, kā tu vari maksimāli daudz realizēt to, kas tev ir svarīgs, šo te savu iekšējo potenciālu iznest uz āru, lai caur to sajustu savu vērtību. Strādāsim tieši tāpat ar naudas blokiem, lai tos atpazītu un lai tos pārstrādātu, lai varētu arī veiksmīgi realizēties tajā, ko tu dari. Noskaidrosim tavu naudas tipu. Tu varēsi saprast, kāds ir tavs naudas tips un kāds naudas tips iespējams ir tev apkārtējiem cilvēkiem, kas arī atvieglos dzīvi un atvieglos situāciju. Ja? Tātad tā ir lieliska iespēja strādāt ar sevi, ja? Saprast arī savu personību, savas personības īpašības, savu personības būtību, kas varētu būt tev piemērotākais, kāpēc tev sokās, izdodās tā, kā tev izdodās, vai arī kāpēc ir kaut kādas lietas, kas tev neizdodās. Tur būs tas izskaidrojums, ja? Un kur tev vislabāk vajadzētu realizēties, lai veiksmīgāk dzīvotu, kvalitatīvāk strādātu, ja, lai tu ieraudzītu tās lietas, kas tev ir jādara un kas iespējams nav priekš tevis un pieņemtu sevi tajā. Tas var būt ļoti palīdzoši, lai noņemtu šo te iekšējo kritiķi, iekšējos pārmetumus un atvieglotu savu ceļu uz sasniegumiem tavā karjerā. Tā kā attīstīsim arī visādi šīs te iekšējās stiprās puses, talantus, ieraudzīsim arī, pie kā ir svarīgi piestrādāt, lai tu vari arī attīstīt kaut kādas lietas nākamajā gadā, kas tev ir svarīgas un sasniegtu augstākos mērķus savā karjerā. Un trešā nedēļa ir tā nedēļa, kas arī visiem ir ļoti svarīga. Tātad šī te attiecību sfēra. Jo arī patiesībā tad, kad cilvēks jūtās laimīgs un piepildīts savās attiecībās, viņam ir daudz vieglāk arī realizēties ārējā pasaulē, sociālajā vidē, savā karjerā, ja, un vispār kopumā labāk justies. Cilvēki ir radīti attiecībām, mums gribās būt attiecībās ar citiem cilvēkiem, ja, un tad kā to darīt, lai tas būtu laimīgi, veselīgi, veiksmīgi, par to ir šīs stāsts. Tāpēc mēs sākam pirmām kārtām ar piedošanas jautājumu, kas vienmēr ir ļoti, ļoti aktuāls, izejam tam cauri, lai atbrīvotos no dažādām negatīvām lietām, attīstam empātiju, attīstam emocionālo inteliģenci, jā, tātad arī iepazīstam sevi attiecībās, saprotam, kā risināt konfliktus, kā runāt ar otru pusi, kā veidot tuvas, veselīgas attiecības, ko nozīmē patiesībā cieņa, ko nozīmē mīlestība, kā novilkt veselīgas robežas, kā tās veidot, ja? Un daudz svarīgas lietas, kas tev palīdzēs justies labi attiecībās. Te būs arī iespēja atklāt, izzināt un saprast savu mīlestības valodu un arī savu partneru vai arī citu tuvāko cilvēku mīlestības valodas, kas palīdzēs arī veidot šīs attiecības harmoniskākas, lai varētu runāt vienā valodā ar citiem cilvēkiem un labāk saprast vienam otru. Ja? Tas viss satuvinās, tas viss palīdzēs justies laimīgāk, piepildītāk un būt attiecībās ar sev apkārtējiem tuviniekiem un varbūt pat ne tik ļoti tuviniekiem, jo labāk mēs izprotam sevi, jo labāk mēs izprotam citus cilvēkus, jo labāk mēs varam ar tiem savienoties, būt attiecībās, komunicēt un veidot tās. Ja? Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi arī visa šī te sadaļa, kas noderēs noteikti gan tiem, kas ir attiecībās, gan tiem, kas nav attiecībās. Ja? Jo patiesībā, kā es saku, visa dzīve ir par attiecībām. Tur, kur ir cilvēki, tur ir attiecības. Ja? Tātad jebkuri, kas ir tuvinieki tev apkārt vai pat netik tuvi, ja, tie var būt draugi, tie var būt kolēģi, tie var būt vecāki, tie var būt bērni, ja, un, protams, tas var būt arī partneris, ar ko tu dzīvo kopā, vai arī ko tev ir attiecības. Ja? Tātad vīri, sievas un tā tālāk. Arī tiem, kas ir tikko šķīrušies, lai izanalizētu un saprastu iespējams, kas, ko un kā, kāpēc, un uzstādītu jaunus mērķus, palīdzētu sev, dziedinātu sevi, vai arī tie, kas ir otras puses meklējumos šobrīd tieši tiecās izveidot jaunajā gadā
jaunas laimīgas attiecības. Tas ļoti palīdzēs arī saprast sevi, izanalizēt, kas ko un kā, un iespējams pagātnē, un sagatavoties, noskaņoties šim te jaunajam posmam, uz kuru tu šobrīd dodies. Iegūt jaunas, vērtīgas zināšanas, kas noteikti palīdzēs attiecību veidošanā arī nākotnē. Ja? Tā kā šie te 3 posmi ļoti, ļoti svarīgi, 3 līmeņi, kam mēs iesim cauri. Tātad vēlreiz personīgā izaugsme, darbs, karjera, nauda, finanses un attiecības. Visas 3 svarīgākās dzīves sfēras vienā izaicinājumā, 21 dienā, online, kur tātad būs iespēja darboties 3 veidos. Var iet tam cauri tātad patstāvīgā ceļā, kur tu vienkārši saņemsi šos te uzdevumus, visu vērtīgo informāciju un varēs patstāvīgi darboties. Tad noteikti ieteicamais variants ir darboties grupā, jo tā būs iespēja arī būt kopā ar citiem cilvēkiem, kas arī dodas izaugsmē. Ja? Runāt, komunicēt, redzēt, kā tie darbojas, tad būs kopējais grupas čats, kur varēs sadarboties un varēs iepazīties, varēs dalīties savās pārdomās, savās pieredzēs un lasīt citu cilvēku pieredzes, kas ir ļoti vērtīgi, ļoti atbalstoši. Jā, čatā būšu arī es, un brīdī, kad jutīšu, ka tas ir nepieciešams, arī atbildēšu uz jautājumiem vai dalīšos ar kādu vēl papildus vērtīgu informāciju, arī motivēšu jūs iet uz priekšu un izdarīt visu līdz galam. Ja, tātad, lai saglabātu to visu motivāciju 21 dienas garumā. Un trešais plāns ir individuālais plāns, kur es noteikti varēšu uzņemt ierobežotu cilvēku skaitu. Tā kā, ja tev tas interesē, tad lūdzu piesakies laicīgi. Ja, un tas nozīmē, ka tev būs individuāls atbalsts no manis. Es pārbaudīšu tavus uzdevumus, došu ieteikumus un soli pa solim vedīšu tevi cauri visiem izaicinājumu uzdevumiem. Tā kā arī šo iespēju var izmantot un iesākt jauno gadu kopā ar mani, manā pavadībā. Jā, tātad noteikti pēc šīta izaicinājuma būs daudz skaidrāk par to, uz ko tu vēlies doties, kādi ir tavi mērķi, kā tos sasniegt, kā strādāt ar savām emocijām, ko nozīmē veidot veselīgas robežas, ko nozīmē izkāpt no komforta zonas, ko nozīmē tātad doties uz saviem mērķiem. Kā labāk realizēties savā karjerā, kā atrast savu aicinājumu, kā strādāt ar saviem iekšējiem blokiem, gan tie, kas ir saistībā ar naudu un finansēm, gan arī vispārīgi tu ieraudzīsi, kā var sev palīdzēt. Visas šīs tehnikas un metodas var pielietot arī pēc tam, tu zināsi reālus instrumentus, ko arī nākotnē varēs pielietot savā ikdienā. Un tieši tāpatās attiecību jautājumi, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, tu zināsi, kā rīkoties dažādās konfliktu situācijās, zināsi, kā komunicēt, zināsi, kas ir mīlestības valodas, kā tās pielietot, zināsi, ko nozīmē piedošanas tehnikas, kas vienmēr ir palīdzošas, lai uzturētu laimīgas, veselīgas, harmoniskas attiecības. Tātad ļoti, ļoti daudz punktu, kas palīdzēs tev satuvināties gan ar sevi, gan ar visu ārējo pasauli, lai jaunais gads izdotos lielisks. Bonusā tam esmu ierakstījusi jaunu, fantastisku meditāciju, kas arī ir mērķēta uz to, lai strādātu ar šiem iekšējiem blokiem. Tā jau palīdzēs ieraudzīt dzīves iespējas, ko tā tev dod, palīdzēs saprast, kas tev varētu traucēt un atbrīvoties no tā, lai jaunajā gadā saņemtu savā dzīvē pēc iespējas vairāk. Ja, lai varētu to pielietot, pieņemt un realizēties. Jo bieži vien ir tā, tas ir tas, ko es redzu savā ikdienā, strādājot ar ļoti daudziem klientiem, ka cilvēki paši iekšēji sev aizver durvis un nelaiž sev klāt daudz dažādas iespējas, ko tie it kā vēlētos savā dzīvē apziņas līmenī, bet zemapziņas līmenī nostrādā dažādi bloki, kas aizliedz pieņemt šīs iespējas un dažādus labumus, ko dzīve varētu dot. Šīta meditācija salauzīs šos iekšējos blokus, lai tev būtu tas, ko tu vēlies. Un bonusā katrai dalībniecei būs mana pašvērtējuma rokas grāmata, kas paliks lietošanā vienmēr pie jums, un jūs varēsiet tātad iet cauri visiem uzdevumiem, visai informācijai, pieredzes stāstiem, iedvesmojošiem citātiem, kas ļoti, ļoti palīdzēs. Tā ir praktiska rokas grāmata, kurā ir daudz jautājumu, uzdevumi pašanalīzei, lai jūs varētu turpināt ar sevi strādāt, iespējams pat visa gada garumā.
Ja? Tātad grāmata būs lielisks papildinājums, lai veiksmīgi turpinātu virzīties uz priekšu un strādātu ar savu pašizaugsmi. Tātad, kam šis noderēs un kam šis būs palīdzošs? Es domāju, ka jūs jau nojaušat, ka man gribās teikt, ka šis ir tas izaicinājums, kas būtu jāaiziet katram cilvēkam, kas būtu jāizmēģina, ja, lai tiktu skaidrībā ar sevi, lai dabūtu tādu motivācijas devu gada iesākumā, lai visu sastrukturizētu, saliktu pa plauktiņiem un varētu doties veiksmīgi šajā te nākamajā gadā. Ja, tā kā noteikti izmantojiet iespēju, izmēģiniet priekš sevis, padalieties arī ar draugiem, paziņām, citiem tuviniekiem, kam tas varētu būt aktuāli un interesanti. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad noteikti sūtiet man ziņas, es atbildēšu, un tieši tāpat sūtiet ziņas ar pieteikumiem, lai es varu jūs reģistrēt, pievienot izaicinājumam, un tiekamies jau 7. janvārī. Es ļoti, ļoti priecāšos tur redzēt katru no jums.